Jā, sveiki. Es ceru, tā mikrofons ir ieslēgts, viss labi. Jā, prezentācija arī iet. Sāksim uzreiz ar to smagnējāko tēmu. Šodien droši vien par likumdošanu, par normatīviem aktiem. Nav varbūt tā pati aizraujošākā, bet par to ir jāstāsta, jo tas skars, protams, mūs visus, un teikt, katram droši vien ir kaut kas, kas interesē. Es par šo stāstīju pirms gada, es droši seminārā, ir, kā jau arī Egils teica, ir lietas pavirzījušās uz priekšu. Pagājušajā nedēļā ministru kabinets arī ir apstiprinājis kiberdrošības likumu, kas mums tāds svarīgs punkts tālākajā NIS2 direktīvas ieviešanā. Tad jā, tagad ceram, ka darbs raiti noritēs arī Saeimā, un ka līdz vasarai mēs varēsim jau teikt, ka mums ir apstiprināts kiberdrošības likums. Ar to, protams, viss arī nebeidzas, ir vēl vairāki tālāk MK noteikumi, un par to es arī pastāstīšu vairāk. Pastāstīšu, cik mēs tālu esam ar dažādiem šiem darba virzieniem tikuši, un ko es jums šobrīd varu pastāstīt par to uzraudzības procesu, kas noteikti daudziem varētu būt interesants. Protams, ir vēl vairāki jautājumi, neskaidrās lietas, bet tās mēs cenšamies risināt, un jau tuvākajā laikā arī cerams, ka būs pavisam konkrētas atbildes. Tā, šitais man kāpēc nestrādā? Nezinu. Kaut kas te neiet. Aizgāju. Jā, par NIS2 direktīvu. Es pieņemu, ka šai publikai tas nav liels jaunums, bet jebkurā gadījumā tā ir tīkla un informācijas drošības direktīva, Eiropas Savienības pārskatītā direktīva. Pirmā tā tad bija 2015. gadā, un tad šobrīd ir noslēdzies jau darbs jau labu laiku atpakaļ pie tās pārskatīšanas. Un tad visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir noteikts termiņš, kad šī direktīva ir jāievieš savos nacionālajos tiesību aktos. Un tas termiņš ir 2024. gada 17. oktobris, kas mums droši vien, tad, kad direktīva tika apstiprināta, likās, ka tas vēl ir ļoti, ļoti tālu, bet jau tas ir, principā tūlīt. Un jo tuvāk tas nāk, jo, protams, ir lielāks satraukums gan no uzraugošo institūciju puses, gan arī noteikti no tiem, kam šīs jaunās prasības ir jāievēro. Šī direktīva kopumā tātad nosaka gan atbilstības un ziņošanas pienākumus. Ziņošanas pienākumus tātad arī par incidentiem, bet arī par to, kā jūs vispār ziņojat par savu gatavību, par savu atbilstību normatīvajiem aktiem. Tas ir tam, kas ir noteikts gan likumā, gan saistītajos ministru kabineta noteikumos. Tad šeit, protams, arī ir pievērsta uzmanība arī saskaņotai kiberrisku pārvaldībai un atsevišķa sadaļa, protams, par direktīvas subjektu uzraudzību, kam arī ir pietiekami stingras prasības no Eiropas Savienības puses. Es negribu vainot tagad Eiropas Savienību, kāpēc jums tas viss ir jādara. Tas vienmēr ir ļoti ērti un izdevīgi vienmēr teikt, bet tā taču tā direktīva ļaunā, kas mums uzliek kaut ko darīt. Bet es gribētu laikam uzsvērt to, ka šī direktīva patiesībā ir nepieciešams solis no Eiropas Savienības puses, un tas, ka mums arī šie pasākumi ir nacionāli jāievieš, darīs, es domāju, mūs tikai drošākus, kā ar katru jaunu normatīvo aktu vienmēr, protams, nāk arī klāt zināms administratīvais un birokrātiskais sloks, to es arī nevēlos noliegt, bet tas, ko mēs ar kolēģiem kopīgi cenšamies darīt, ir pēc iespējas šo administratīvo slogu padarīt jēgpilnu un atbilstošu tam, cik būtiski vai svarīga katra konkrētā nozara ir kopējā gan ekonomikā, gan arī nacionālās drošības kontekstā.
Par šiem direktīvas subjektu loku, ja, šis arī nav pārāk jauns slaids, tas vēl ar vienu nāk no direktīvas, bet tā tad, jā, īpaši uzsvars uz šiem te jaunajiem sektoriem, kas nāk klāt. Ja jūs redzat, tur ir pasts, pārtika, ķimikālijas un tā tālāk, ja arī, piemēram, kurjeru pakalpojumi. Tā ir virkne jaunu uzņēmumu, organizāciju gan publiskajā, gan privātajā sektorā, uz kurām attieksies šīs te prasības no direktīvas. Tas mūsu sākotnējais aprēķins ir, ka šīs te uzraugāmās vienības būs vismaz 2000, bet visticamāk, ka beigās tas būs vēl vairāk. Kad mēs esam runājuši arī ar citu valstu kolēģiem, tad mums tas aptuvenais aprēķins tā arī izskatās, ka varētu būt pietiekami pareizs. Ja mēs skatāmies, Čehija runā par 10 000, Īrija laikam par 5–6 000 un Vācija par 30 000, tad paskatoties uz mūsu valsts lielumu, ekonomikas lielumu, tas arī apmēram tā varētu būt tas mūsu aprēķins. Tātad visi šie te subjekti direktīvā viņi sadalās divās daļās – būtisko pakalpojumu sniedzēju un svarīgo pakalpojumu sniedzēju. Un tad, ja mēs skatāmies, kā tas ir pārnests nacionālajā likumdošanā, ja kiberdrošības likumā šobrīd, tad ir tieši tādā veidā arī atbilstoši šīm te jomām tas pārnests uz nacionālajiem tiesību aktiem. Plus, tad, protams, mums ir arī atsevišķa šī te grupa kritiskā IKT infrastruktūra, par kuru atbild Satversmes aizsardzības birojs. Jāņem vērā, ka ir atsevišķas jomas, kuras mēs esam pievienojuši klāt, kas varbūt nav NIS2 direktīvā, bet dalībvalstīm ir tiesības noteikt klāt papildu jomas. Piemēram, tie paši apsardzes pakalpojumi ir nākuši klāt, vai, piemēram, arī atsevišķi atvasināts publiskas personas tādas kā universitātes. Ja? Tātad arī tas šeit nāk klāt atbilstoši nacionālajai iniciatīvai. Likumu jūs šobrīd varat atrast Googlā. Var, protams, arī meklēt pēc šī te numura arī Saeimas likumdošanas datu bāzē, bet principā tas ir arī Googlā pieejams. Likums ir šķiet, ka jā, mēs piekdien viņu redzējām, ka viņš ir nosūtīts Saeimai. Rītdienas sēdē laikam tas tiek nodots atbildīgajai komisijai, tā kā mēs jau gaidīsim pirmo lasījumu pavisam drīz. Es tiešām aicinu arī varbūt direktīvu nelasīt, tiem, kam varbūt gribas sevi pamocīt vakarā vai miegam noteikti var izlasīt, bet jokiem, bet likumu gan es tiešām ieteiktu, jo tas, likums ir tas, kas uz jums tiešām tieši attiecas. Attiecīgi arī to, jomas ekspertiem, speciālistiem es noteiktu kādā brīdī ieteiktu izlasīt, un tas jums droši vien jebkurā gadījumā būs jādara, lai saprastu, kā tas uz jums attiecas vai neatiecas. Par pašu likumu, kas tad tur ir iekšā? Tātad mēs jau arī kādu laiku staigājam apkārt un stāstām, ka mums būs Nacionālais kiberdrošības centrs. Tas tiešām arī būs. Kiberdrošības centrs tātad apvienos kopā zem viena lietussarga, zem aizsardzības ministrijas, kiberdrošības politikas departamentu, tātad manu departamentu un CERT.LV. Bet tas, ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka mēs neveidojam jaunu iestādi. Tātad šī nebūs atsevišķa juridiska persona, šī būs institūcija, kura tātad savalk kopā šos divus tātad politiku un politikas ieviešanu, ja mēs tā varam teikt, savalk zem tā viena lietussarga. CERT.LV kā organizācija, turpina pastāvēt tieši tāpat, kā viņa līdz šim ir pastāvējusi, darīs tās pašas lietas, plus jau, teiksim, tās jaunās lietas, ko arī Baiba jau minēja, piemēram, par drošības operāciju centriem, kam arī ir noteikti skaidrs tātad deleģējums Nacionālās kiberdrošības likumā. Bet tātad likumā ir noteikts, visi centrā funkcijas, uzdevumi, tiesības, pienākumi. Tas pats ir noteikts attiecībā uz kritisko infrastruktūru uzraugošo iestādi Satversmes aizsardzības biroju. Principā šīs tiesības un funkcijas abām uzraugošajām iestādēm ir gandrīz vienādas ar atsevišķām niansēm.
Bet tad, protams, arī citas NIS2 direktīvas normas šeit ir iekļautas. Jā, tātad gan tas, ko es jau minēju par būtiskajām un svarīgajām vienībām, par koordinātu ievainojamību atklāšanu, viss uzraudzības process, sankcijas, sodi, viss, kas nāk no NIS2 direktīvas, jā, tātad tas, kas dalībvalstīm obligāti ir bijis jāievieš, to mēs arī šeit esam iekļāvuši. Papildus tam, tātad arī tādi centralizētie pakalpojumi kā DDoS aizsardzība, arī tas likumā tiek jau šobrīd konkrēti noteikts, būs atsevišķiem kā noteikumi par šo pakalpojumu, ko nodrošina aizsardzības ministrija no sava budžeta. Tāpat papildus arī par agrās brīdināšanas sensoriem būs noteikts, kurās organizācijās tie ir obligāti izvietojami, šie CERT-LV sensori. Papildus tam jāpiemina noteikti arī kiberkrīžu plāns. Es neteiktu, ka šis ir darbs, kur mums ir jādara pilnīgi no jauna. Plāns mums ir, to mēs skatām gan kopumā plašāk tādā aizsardzības plānošanas kontekstā, bet šeit arī, protams, būs precizējumi arī ņemot vērā to, ka gan Eiropas Savienības, gan NATO formātos ir izveidoti dažādi jauni krīzes atbalsta mehānismi, kuri mums arī ir jāiekļauj savā nacionālajā plānošanā. Jāpiemina noteikti arī koplietošanas datu centri, tātad atbilstoši varam iniciatīvai par valsts koplietošanas datu centru veidošanu, tad mūsu uzdevums savukārt ir noteikti drošības prasības datu centriem, kuros tiek uzturēti tātad šie subjektu IKT resursi. Uzreiz saku, ka nebūs nekādā veidā prasības obligāti izvietot šajos valsts datu centros, bet datu centros, kuri atbilst noteiktām drošības prasībām. Par to, kas likuma subjektiem, tātad organizācijām, publiskais, privātais sektors, uz kurām likums attiecas, kas būs jāievēro. Tātad pirmkārt, statusa noteikšana un reģistrācija. Tas ir tātad tas slaids, kur es stāstīju par būtiskajām un svarīgajām vienībām vai kritisko infrastruktūru. Ja? Tātad jums būs pašiem jāreģistrējas. Būs arī iespēja uzraugošajām iestādēm noteikti. Ja? Tātad jūs paši neesat reģistrējušies, būs iespēja to arī no malas. Tātad mēs varēsim noteikt, ka jūs esat šāda vienība, ja jūs to neesat izdarījuši, un ja mums šķiet, ka atbilstoši likumā noteiktiem kritērijiem jūs tomēr tādi esat. Būs jānosaka kiberdrošības pārvaldnieks, jāievēro minimālās kiberdrošības prasības. Tātad šeit es runāju par pārskatītajiem ministru kabineta noteikumiem numur 442. Tātad šis tiks pārskatīts būtiski. Droši vien, ka drīzumā mēs viņu laidīsim publiskai apspriešanai, bet tur es uzreiz saku, ka darbs nav viegls. Tālāk arī stāstīšu, kādēļ un kā mēs esam iecerējuši vispār šos noteikumus. Tāpat būs jābūt risku pārvaldības un darbības nepārtrauktības plāniem. Noteikti skaidri arī, kā jāziņo par incidentiem, par kādiem incidentiem, kādos termiņos un par ievainojamībām. Un tas jauninājums, kas ir klāt, droši vien, ko jūs līdz šim neesat darījuši, būs arī ikgadējs pašnovērtējuma ziņojums. Par ikgadējs, par to mēs vēl šobrīd diskutējam. Visdrīzāk, ka tas būs regulārs. Un tas, ko mēs plānojam noteikti jau tālāk ministru kabineta noteikumu līmenī, ir, ka būs noteikti diferenciētas prasības starp kritisko infrastruktūru, būtiskajām vienībām un svarīgajiem tātad pakalpojumu sniedzējiem. Tātad tiem, kas ir svarīgo pakalpojumu sniedzēji, kas varbūt nacionālajai drošībai savā ziņā var nebūt arī tik ļoti kritiski, šīs te prasības būs mīkstākas, ja tā var teikt, un arī šis te pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas periods droši vien, ka būs retāks. Jā, es jau pieskāros pie MK noteikumiem. Par to, ko es varbūt vēl neesmu teicis, jā, atsevišķas tātad vadlīnijas, kiberhigienas vadlīnijas valsts un pašvaldību institūcijām, pie tām mēs arī šobrīd strādājam.
un prasības kiberincidentu novēršanas institūcijām, tātad CERT-LV un MIL-CERT-LV. Tātad tas ir tas, ko mēs šobrīd esam identificējuši, kas būs tie pakārtotie MK noteikumi. Varbūt vairāk tad par jaunajiem, sauksim tos par jaunajiem MK442. Tā lielā ideja mums ir tāda, ka mēs mēģinam tur apvienot vairākus noteikumus šobrīd sakompilēt un salikt, lai tad, kad jūs domājat par savas organizācijas IT drošību, lai jums nebūtu jāskatās 15 dažādos dokumentos. Pieejas var būt dažādas, varbūt kādam patīk, ka tas ir saskaldīts smalkāk, nu mēs labāk ejam tomēr uz šo vienu bībeli, ja mēs tā varam saukt. Un tad, lai tomēr tas viss ir viena vieta, lai jums nav jāmeklē likumos LV 5 dažādās vietās. Un tad šeit jūs arī uz slaidu, un es visu nelasījuši, bet jūs redzat, kas šeit būs iekšā jaunajos noteikumos. Tad gan minimālās prasības subjektiem, tad par tiem pašiem kiberdrošības pārvaldniekiem, par kritisko infrastruktūru, tas, ko es jau minēju par apgrāzta brīdināšanas sensoriem, kurās organizācijās tas būs obligāti, ka viņiem ir jābūt. Tad attiecīgi mums ir atsevišķi noteikumi šobrīd par elektronisko sakaru tīklu drošības prasībām. Pagājušajā gadā salīdzinoši nesen viņi tika pieņemti ministru kabinetā, un tad šos mēs principā inkorporēsim, domāju, ka bez lielām izmaiņām arī jaunajos noteikumos. Un jau pieminētais, kas svarīgi arī pašnovērtējuma ziņojums, tas arī būs šajos noteikumos kā pielikums iekšā. Un tad tur jūs to arī varēsiet atrast. Nu ja tie pārējie noteikumi ministru kabineta nav tik cieši saistīti ar NIS2 direktīvas ieviešanu, tad šie gan ir. Kopumā mēs NIS2 ieviešam caur likumu un šiem te noteikumiem. Ja. Tā kā, teiksim, varbūt pārējiem tas 17. oktobris varbūt nav tik kritisks termiņš, ja. Tad šiem gan. Šiem mēs visiem dvēseles spēkiem mēģināsim dabūt viņus cauri. Par to kopējo pieeju MK442 mums noteikti tā pieeja mainās tādā ziņā, ja līdz šim vairāk bija uzsvars tieši uz informācijas sistēmām, tad šeit mēs skatīsimies uz subjektu kiberdrošību kopumā. Protams, katram būs jāidentificē, tā teikt, kādas drēbes ir drēbju skapī, ja, savās mājās. Tātad visi IKT resursi, kas jums ir, būs nepieciešams viņus identificēt, saprast, kā jums tas vispār organizācijā strādā. Bet tad attiecīgi arī jāizstrādā šie dokumenti nepieciešamie, gan drošības politika, katalogs, šie plāni, risku pārvaldības, darbības nepārtrauktības un tā tālāk. Šie noteikumi arī, mani kolēģi sola, ka šonedēļ būs pirmais drafts gatavs pilnībā, tā kā es uz to paļaujos. Tādai publiskai apspriešanai es domāju, ka tas ir droši vien kaut kur aprīļa vidus, kad mēs varētu mēģināt viņus nodot. Ja tas neizdodās, tad, centīsimies pēc iespējas ātrāk. Jebkurā gadījumā mēs ļoti gaidām arī nozares komentārus par tiem normatīviem aktiem, ko mēs nododam publiskai apspriešanai, un tiešām mēs tikai priecāsimies par komentāriem. Es noteikti nesolu, ka mēs visu ņemsim vērā, bet mums interesē noteikti, kas ir tas nozares viedoklis par to, kā varbūt kaut kas ir vai nav izdarāms. Skaidrs, ka kompromiss ir kaut kur pa vidu vienmēr, bet es jūs tiešām aicinu arī iesaistīties šajā procesā. Par termiņiem, ko mēs šobrīd esam iecerējuši, tas, protams, ir saistīts ar to, kā virzīsies likumprojekts Saeimā. Ja tas tiek apstiprināts līdz vasarai, un ja mums attiecīgi arī izdodas tātad līdz šim
rudenim, oktobrim apstiprināt ministru kabineta noteikumus par minimālajām kiberdrošības prasībām, tad tiem termiņiem tādiem arī vajadzētu palikt. Un tad tas pirmais termiņš, uz ko ir jāskatās, ir 1. aprīlis, tas ir subjekta statusa atbilstības paziņojums, un tad tas būs jāveic, par to būs jāziņo Nacionālajam kiberdrošības centram, un tas atkal sasaistās ar to, vai jūs esat būtiskais vai svarīgais pakalpojums sniedzējs. Un tad nākamais datums, kas būs svarīgs, ir 1. jūlijas, kad būs jānodod informācija par kiberdrošības pārvaldnieku, un šis te pirmreizējais pašnovērtējuma ziņojums. Tātad tas, kas būs klāt pievienots pie MK noteikumiem. Tā kā šie ir tie termiņi, mēs esam centušies tos veidot samērīgi, bet jebkurā gadījumā, ja būs kaut kādas nobīdes tajos plānotajos termiņos ar normatīvo aktu apstiprināšanu, tad, protams, arī pie šiem termiņiem mēs vēl skatīsimies un vērtēsim, vai tos nevajag kaut kā vēl pabīdīt tālāk. Mums, protams, arī ir jāņem vērā, ka vienā brīdī sākas šī arī pārbaude no Eiropas komisijas puses par praktisko NIS2 ieviešanu katrā dalību valstī. Un šeit, protams, arī tiks pārbaudīts, kā tad tiešām praktiski mēs to darām. Līdz ar to tad tie termiņi, viņiem ir jābūt samērīgiem, bet viņi nevar būt arī pārāk tālā nākotnē. Par subjektu uzraudzību, tad es jau minēju, ka tātad Satversmes aizsardzības birojas par kritisko infrastruktūru, kiberdrošības centrs par visiem pārējiem. Ir pietiekami plašas pilnvaras šobrīd noteiktas, ko uzraugošās iestādes var darīt. Tātad pirmkārt jau iepazīstoties ar šo dokumentāciju ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, bet jau tālāk ar administratīviem aktiem, ja šī komunikācija nevedās uz priekšu un nav saņemta nepieciešamā informācija vai nav gūti pierādījumi par to, ka subjekti izpilda minimālās kiberdrošības prasības, tad tālāk ir tiesības uzdot novērst konstatētās neatbilstības, drīkst uzdot arī veikt ārējus auditus un arī informēt pakalpojumus saņēmējus par potenciālo kiberapdraudējumu. Un tad ieslēdzas tālāk nākamais posms, ja šie pasākumi nav bijuši efektīvi, tad jau ir tādas, es teiktu, drastiskāki veidi, kā šiem subjektiem uzdot un likt savest kārtībā savu saimniecību. Tad tas ir gan informācijas sistēmu darbības apturēšana uz laiku, produktu tirzniecības un pakalpojumu sniegšanas apturēšana un es teiktu, ka visdrastiskākais noteikti ir pagaidu aizliegumu subjekta vadītājiem pildīt pienākumus. Tātad līdz neatbilstības novēršanai. Šis arī nāk no NIS2 direktīvas šīs visas sankcijas. Tātad tās mēs arī attiecīgi pārņemam nacionālajā tiesību sistēmā. Par tām sankcijām, tātad šeit ir skaidri nodalās, ko mēs varam piemērot attiecībā uz privāto sektoru un uz valsts sektoru. Tātad valsts sektoru gadījumā prasību neievērošanas gadījumā, tad tas solis ir ziņojums ministru kabinetam, atbildīgajam ministram, tad attiecīgi ir jālemj par tālākiem pasākumiem, ko vērst pret iestādes vadītāju vai par kiberdrošību atbildīgo amatpersonu. Un attiecībā uz pašvaldību institūcijām tad mēs ziņojam pašvaldības domas priekšsēdētājiem un informējam arī varam ministriju par to. Savukārt attiecībā uz privāto tiesību juridiskajām personām, tātad es jau vēlreiz saku, naudas sots, piespiedu nauda ir kā pēdējais solis noteikti, un sots pats par sevi noteikti nav mērķis, uz ko mēs ejam. Tad šeit maksimālie sodi atkarībā no tā, kādu veidu pakalpojumu sniedzējs jūs esat vai kāds ir jūsu apgrozījums, tad var būt līdz 10 miljoniem eiro. Bet es atkārtošu to, ka sots noteikti nav pašmērķis, aizsardzības budžeta papildināšana nav galvenā ideja šim, un galvenā ideja ir nodrošināt to, ka šie tautsaimniecībai un nacionālajai drošībai svarīgie sektori, ka tajos tiek ievērots vismaz minimālās kiberdrošības prasības. Par ko jādomā pašiem? Pirmkārt jau par to, kā
kā nodrošināt atbilstību jaunajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Un es domāju, par to jūs varēsiet tā intensīvāk sākt domāt, tad, kad jūs būsiet redzējuši arī MK noteikumu draftu. Bet to, ko var darīt jau tagad, pilnīgi noteikti, ir plānot un īstenot kiberrisku pārvaldības pasākumus. Tātad domāt par to, kā jūs nodrošināt darbības nepārtrauktību krīzes situācijā. Ja jūs par to vēl līdz šim neesat domājuši, es domāju, ka gan situācija Ukrainā, kāda tā ir bijusi, gan jau pirms kara, gan kara laikā, gan arī tas, kā tas pēc tam atsaucās uz situāciju Latvijas kibertelpā. Es domāju, ka tam ir jābūt arī pietiekamam iemeslam, lai plānotu, ko jūs darāt krīzes situācijā, kāds ir jūsu darbības nepārtrauktības plāns. Un tas, ko vēl noteikti var darīt jau tagad, un tam nevajag MK noteikumus, ir, kā jūs veicināt kiberhigienas ievērošanu savā organizācijā un kā jūs apmācāt personālu. Un šeit es vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka apmācībām ir jābūt regulārām, tas ir viens, bet, protams, ir arī jāpārbauda, kā darbinieki ir apguvuši to, kas viņiem ir izstāstīts, un tas ir jādara regulāri, un tas nevar būt nedēļu pēc apmācībām, ka jums ir varbūt kaut kāds viens tā kā pikšķerēšanas tests, ja, un tad jūs par to aizmirstat līdz nākamajam gadam. Tā tam nevajadzētu būt, un tam droši vien ir jāpieiet tā pietiekami radoši. Skatoties uz to, teiksim, arī veikt izvērtējums par to, kur darbinieki varbūt ir uzķērušies uz kādām lietām, tad jūs arī attiecīgi cenšaties pielāgot tās apmācības savai organizācijai. Nevis ņemat vienkārši kaut kādu templeitu, bet ka jūs tiešām skatāties, kas ir reāli noderīgs jūsu darbiniekiem. Par to tālāko darbu. Tātad likums, skatīsimies, kad tas būs. MK noteikumi arī, kaut kas, piemēram, dažus jau mēs esam jau laiduši publiskajā apspriešanā, meloju vienu par vienoto valsts interneta apmaiņas punktu, un savukārt tālāk drīzumā būs arī par DDoS šo te aizsardzību, kā jau solīju arī MK442 jaunajā versijā drīzumā vajadzētu būt datu centri, arī mums ir procesā, pie tā mēs arī, kā drafts mums ir, un te vēl diskusijas mums iekšējas nedaudz noteikti par to, kā to noformulēt. Tas, ko mēs apņemamies no savas puses, ir rīkot informatīvus pasākumus, gatavot materiālus, lai būtu pēc iespējas skaidrāks visiem, kas ir jāievieš, kādi ir termiņi, ko mēs no jums sagaidām. Un tad tālāk, protams, jau sekos nākamajā gadā šie praktiskie pirmie pasākumi, reģistrācija, pašnovērtējuma anketas un tā tālāk. Pirms es stāstu šo, es vēl gribēju pieminēt, ka mēs arī esam izveidojuši atsevišķu e-pasta adresi ministrijas nis2@mod.gov.lv. Šeit mēs aicinām jums droši uzdot jautājumus par tām lietām, kas jums interesē tieši saistībā ar NIS2 direktīvas ieviešanu. Piemēram, ja jūs paskatāties likumā, ja ir šie panti par būtiskajiem un svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem, ja jums nav skaidrs, kurš jūs esat, vai jūs vispār esat, kā tas uz jums attiecas, droši rakstiet uz šo e-pasta adresi, un mēs arī, tad man kolēģi pēc iespējas ātrāk mēģināsim jums atbildēt un viest skaidrību, lai būtu arī saprotams, kādas tās prasības būs un vai vispār uz jums tas attiecas. Bet tas, ko es vēl gribu uzsvērt, ka ja uz jums likums neatiecas, tas nenozīmē, ka jūs viņu nevarat ievērot. Tā kā tas ir arī aicinājums, protams, no manas puses, un es domāju arī no manu kolēģu puses, ka tas, ko mēs mēģinam ieviest ar šo likumu un normatīviem aktiem, ir tāds bāzes komplekts, kas būtu svarīgs katrai pietiekamu lielumu tātad organizācijai, un ja arī uz jums tas neatiecas, nekas jums neliedz šajos normatīvajos aktos ieskatīties un saprast, varbūt ir kaut kas, ko jūs savai
organizācijai no tā varat arī paņemt. Pirmspēdējā sadaļa ir par finanšu atbalstu iespējām. Es par šo arī iepriekš esmu stāstījis, ka mēs pirms tam plānojām tikai realizēt šo grantu programmu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tagad mēs to reāli sākam darīt. Centrālā finanšu līguma aģentūra ir izsludinājusi šo pieteikšanos uzsaukumam. Šeit ir pieejams 1 miljons eiro kopumā grantos mazo vidējo uzņēmumu kiberdrošības transformācijai. Tātad pieejamais finansējums līdz 60 000 eiro, 50% no Eiropas Savienības, 50% jūsu pašu līdzfinansējums, pieteikšanās līdz 14. maijam. Par papildu jautājumiem, kas jums ir šajā saistībā ar šo grantu programmu, droši varat rakstīt uz šo e-pasta adresi, kas tad ir ncc@modgov.lv. Tur jums arī kolēģi izstāstīs par pieteikšanos, par iespējām un citām lietām. Vēl aizmirst pateikt, ir arī tiešie granti, tos mēs nemenedžējam, to dara Eiropas komisija, bet tad informācija par šo visu sadaļu ir pieejama Eiropas komisijas šajā te Funding and Tenders portālā. Un tur jūs varat redzēt dažādas iespējas arī, kur saņemt finansējumu. Tā skaitā, piemēram, arī NIS2 vai citu Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanai. Par šiem jautājumiem, kas saistās ar Eiropas Savienības pieejamo finansējumu, bet arī par nacionālajām kiberdrošības politikas iniciatīvām, mēs cenšamies pamatā informāciju virzīt ar kiberdrošības kompetenci kopienu. Es pieņemu, ka liela daļa no jums ir šīs kopienas sastāvā. Aug tā mums diezgan ātri. Šobrīd jau 43 organizācijas, un ja jūs vēl nesat, bet vēlties pieteikties, un ja jums ir kompetence, varēšana, zināšanas un tā tālāk par kiberdrošības jomu jūsu organizācijai, tad droši pieskieties, un šeit arī tad ministrijas mājaslapā ir informācija, bet visērtāk droši vien rakstīt patiešo uz šo e-pastu. Un tad pati pēdējā lieta, ko mēs esam šķiet, ka šodien vai vakar palaiduši, ir valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem. Mēs esam sagatavojuši tādu īsu bukletu, šī ir tā īsā versija, bet ir arī tāda garāka, ar tādiem praktiskiem padomiem, kam iestāžu vadītājiem vajadzētu pievērst uzmanību attiecībā uz IT drošību, kiberdrošību. Un šeit, tā kā es pieņemu, ka šeit nav droši vien iestāžu vadītāji, bet ir par kiberdrošību atbildīgie cilvēki, tad nebrīnieties, lūdzu, jums iestāžu vadītāji pēkšņi sāk prasīt, bet vai jums ir tas un tas, jo mēs esam tiešām izplatījuši pilnīgi visām valsts pārvaldes iestādēm šādu materiālu, ko mēs esam gatavojuši kopā ar CERT.LV, par tādām pavisam praktiskām lietām, kas būtu jāzina iestāžu vadītājiem savā līmenī, lai viņiem būtu skaidrs, kā tad organizācijā lietas notiek un kādas jautājumus uzdot par kiberdrošību atbildīgajiem. Tas no manas puses ir viss, un es esmu gatavs saplosīšanai tagad. Jā. Lūdzu. Jā. Sveicināti, Gatis uzdos jautājumu. Skatījos prezentācijā, jūs runājat par MK noteikumu pārizstrādi, un šeit ir pievērst uzmanību pārvaldības jautājumiem. Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti nepieciešams, bet mazināt specifiskās prasības. Tieši šeit ir no tās tiesību filozofijas jautājums, vai pavarot iespēju lielākai interpretācijai neradīsies šīs te, kā saka, juridiskās sacensības princips, ka cilvēki centīsies pierādīt savas interpretācijas, ka viņas ir pareizākas. Šeit droši vien divas skolas, tā kā, kurš uzskata, ka visu vajag noregulēt līdz pēdējiem, un kurš uzskata pretējo. Mūsu doma bija tāda, ka paroļu, kādas ir paroles, mēs MK līmenī nenosakām. Ka par to, tā ir lieta, kuru var nodot katras organizācijas kiberdrošības pārvaldniekam, un viņš tālāk var tātad šajā drošības politikā jau iestrādāt konkrētos noteikumus. Ka mēs MK līmenī neteiksim, kādiem simboliem ir jābūt un kas ir jādara. Mēs ļoti vēlētos izvairīties no
pārregulēšanas jomas. Un es saprotu, ka varbūt dažādi viedokļi par šo, bet tā mūsu pieeja ir iedot to lielo rāmi un tās detaļas atstāt jau pašu organizāciju ziņā. Vēl kādi jautājumi? Labi, paldies. Mēs varētu darīt tā vienu jautājumu no zāles, otru jautājumu attālināti. Ja no zāles pietrūks jautājumu, tad man te ir tik daudz, ka mēs, man liekas, arī 25 minūtēs neiekļausimies. Tātad pirmais jautājums Edgaram ir, faktiski viņš sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir viedoklis, otrais ir jautājums. Un tas viedoklis ir tāds, ka NIS2 direktīvā nav detalizācijas, bet vairāk aprakstīt procesu, procedūras un vēlamās funkcijas. Kur būs šī detalizācija un kā auditējot iestādes, kāda akti un likumdošana tiks ņemt par pamatu? Jā, tad vislielākā detalizācija būs MK noteikumos par minimālajām drošības prasībām. Tur būs viss detalizētākā informācija. Protams, jā, bet likums arī jāņem vērā, bet likums arī ir savā ziņā tāda augsta līmeņa dokuments, un tur tās visas detaļas noteikti nebūs. Līdz ar to šajā te auditēšanas procesā, jā, es domāju, tas pamats būs MK 442, ja viņas vēl ar vienu sauc, būs cits numurs, bet jā, tad šie te noteikumi. Lūdzu, no zāles vēl jautājums. Gatavojam. Nākamais. Šeit ir jautājums, vai subjektu lokā ir arī telekomunikācija pakalpojumu sniedzēji, kā piemēram mobilo sakaru operatori, jo šis jautātājs ir dzirdējis par kaut kādiem izņēmumiem šajā jomā. Jā, uz šiem te sakaru pakalpojumiem arī attiecas likums. Un arī konkrēti ir jau šobrīd šie te publisko elektronisko sakaru tīklu drošības noteikumi, kas jau šobrīd eksistē, un tad tie arī tiks ietverti iekšā šajos te jaunajos MK noteikumos. Lūdzu, zāle. Jā, kur laikam viens jautājums. Precīzi tāds pats kā iepriekšējais. Ja? Iepriekšējais tikai bija par citu sfēru, finanšu sfēru. Viņa arī tajā NIS2 ir pieminēta kā izņēmums, jo tur ir pilnīgi cita regula, un viss, kā tas ir Latvijas tajā regulējumā. Latvijas regulējumā arī mēs esam ņēmuši vērā, ka tātad uz finanšu jomu attiecas primāri DORA regula. Tas arī likumā, neatceros precīzi pantu, bet sākumā ir aprakstīts par to, kā uz finanšu nozari primāri attiecas DORA, ja vien tas nav pretrunā ar NIS2. Ja ir kaut kādās sadaļās NIS2 stingrākas prasības, tad tās arī ir jāņem vērā. Ja, bet, principā tas pamats, šis ir viens no tiem lex specialis, kā to sauc Eiropas valodā, tie ir tie sektoru specifiskie regulējumi, tātad šis ir viens, kas attiecas tieši uz finansēm, kur tātad tie ir galvenie šajā jomā. Ja, un arī tātad uzraugošā iestāde šajā gadījumā ir primāri Latvijas banka. Edgaram jautājums ir, tu pieminēji agrāk brīdināšanas sensors vai ABS sistēmas, vai paredzētu vēl kādu citu specifisku pakalpojumu, ko varēs šādā veidā uzņemties vai nodot kompetentām valsts iestādēm? Šobrīd jau arī Baiba jau, man liekas, pašā sākumā teica par to, ka CERTLV ir pietiekami daudz centralizēto pakalpojumu. Jautājums ir, protams, ir tas tvērums dažāds, kas šos centralizētos pakalpojumus bez maksas var saņemt, vai kam tie ir obligāti vai nav obligāti. Ja? Bet tad minot tikai dažus, ja, tad DNS ugunsmūrs ir pieejams pilnīgi visiem bez maksas. Ja? Tad tur nav svarīgi, vai tā ir valsts iestāde vai tas ir privātais sektors. DDoS aizsardzība, jā, tur ir specifiski kritēriji, kas nosaka, kam tas pienākas bez maksas. Tad, kas mums vēl ir? Mums vēl ir šie te agrās brīdināšanas sensori, tad tur arī būs noteikts iestāžu loks, un šis vairāk attiecas uz valsts sektoru un kritisko infrastruktūru, kam tas būs obligāti. Jā, tad vēl papildus var teikt, jā, ielaušanās testi, bet tie nebūs noregulēti nekādā veidā normatīvajos aktos. Tāpat, piemēram, draudmedību operācijas, ko CERT veids, tas arī tiek vērtēts pēc nepieciešamības, un arī to mēs neplānojam nekā normatīvajos aktos noregulēt. Ja? Tā kā šie pakalpojumi ir pietiekami daudz, vienkārši viņiem atšķiras gan tas
kas viņus var saņemt un kas viņus var saņemt bez maksas un tā. Nu, ir dažādi aspekti. Jā, paldies, Edgar. Lūdzu, no zāles jautājums. Lūdzu. Drošības speciālists var būt ārpakalpojums, vai ne? Jā. Vai ir kaut kāds saraksts ar organizācijām, kuras ir kompetentas un kuras ir tiesīgas veikt šādus pakalpojumus? Nē, šāds saraksts man šobrīd nav. Paldies. Tāds īsais jautājums ir, vai varat apstiprināt, Edgar, ka kritiskās infrastruktūras datu centriem būs saistošs NKL, es domāju, Nacionālās kiberdrošības likums, 28. panta prasības par datu centru kiberdrošību? Jā, noteikti. Jā. Ja tā ir kritiskā infrastruktūra par datu centriem, drošības prasībām, tas noteikti viņiem attieksies. Lūdzu, no zāles. Paldies, Kirillis no Possible Security. Man par otru sarakstu jautājums. Tas ir par kiberdrošības auditoriem. Kādas tur tās prasības plānojas? Es no galvas šobrīd nepateikšu. Šo sarakstu apstiprinās jebkurā gadījumā Digitālās drošības uzraudzības komiteja, bet man šobrīd, es jums no galvas tiešām nepateikšu konkrētās prasības. Ne jau precīzas prasības, bet vai runa ir par, teiksim, projektu pieredzi, darbinieku kvalifikāciju, finanšu apgrozījumiem vai visu no tā? Es teiktu, ka drīzāk tās prasības mums saistīsies ar kvalifikāciju auditoru, ja, ka tas būs tā būs tā galvenā prasība, droši vien certifikāti un tā, bet tad man ir jāpaskatās, kas šobrīd ir tajā noteikuma draftā, es tā no galvas tiešām nepateikšu. Jā, paldies, Kiril. Varbūt pēdējo jautājumu attālināt, un mums laiks iet uz beigām. Tie, kas skatās attālināti, tie varēs dabūt vēl uz šiem te jautājumiem, kur Edgaram netiks uzdoti. Mēs viņus Edgar tev aizsūtīsim, varēsim atbildēt rakstiski, kā parasti dabūsiet un iegūsiet atbildes. Ir viens malējais jautājums šobrīd Edgaram. Vai veikt kādu aprēķinu, cik izmaksās NIS 2 prasību ieviešanu valsts institūcijās? Un vai kaut kas plānots valsts budžetā no tā visa? Ir tā ar valsts institūcijām. Ka pirmkārt, nevaram mēs pateikt, ka visu šo te prasību ieviešanu pilnīgi vienādi izmaksās visām valsts institūcijām. Jo es teiktu, ka lielai daļai no valsts institūcijām šīs te prasības jau ir ieviestas. Kaut kādai daļai noteikti nav. Līdz ar to šo te kopējo līmeni, ņemot vērā to valsts iestāžu ārkārtīgi dažādo sagatavotību kiberdrošības līmenī, ir ļoti grūti aprēķināt. Līdz ar to šādu atsevišķu aprēķinu mēs neesam veikuši, jo mūsu skatījumā tas vienkārši nebūtu iespējams. Un pat ja mēs iedotu kaut kādu ciparu, tas diez vai būtu ļoti pamatots un pareizs. Jā, paldies, Edgar. Par ieguldījumu, par stāstu. Paldies.